Pagājušās nedēļas svarīgākais notikums bija Eiropas komisijas pozitīvais lēmums par 1,2 miljārdu eiro maksājumu piešķiršanu Latvijai. Līdz ar to Latvija turpina saņemt starptautisko aizdevumu. Tāpat valdības sēdē izskatījām jautājumu par valsts pārvaldes optimizāciju, kur ir paredzēts konkrēts pasākumu plāns, un visām ministrijām un budžeta iestādēm būs jāpublisko savi tēriņi pirms un pēc grozījumiem, norādot gan atalgojumu, gan automašīnas, gan nomas, gan citus izdevumus, tā lai sabiedrība var kontrolēt un sekot līdz šiem tēriņiem. Pagājušajā nedēļā biju arī Ungārijā, kur tikos ar Ungārijas premjeru un finanšu ministru, kur apmainījāmies ar pieredzi, kādā veidā tiek pārvarēta ekonomiskā krīze, jo Ungārija līdzīgi tāpat kā Latvija saņem Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas aizdevumu. Šodien Saeimā ir paredzēts balsojums par nākamo veselības ministru, un veselības ministra pirmie uzdevumi ir ķerties klāt struktūrālajām reformām veselības aprūpē, kā arī samazināt veselības jomas administratīvos izdevumus. Tāpat šonadēļ valdības sēdē lemsim par atalgojumu samazināšanu valsts pārvaldē un paredzēta tikšanās arī ar skolotāju arotbiedrību, lai pārunātu skolotāju atalgojumu jautājumus.